ieklausīsimies vārdos no mācītāja grāmatas 9. nodaļas. Ko tava roka spēj izdarīt, to dari ar visu spēku. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, par pasargāšanu aizvadītajā naktī un iedrošinājumu arī šajā dienā celties, iet un darboties. Tu zini, debes Tēvs, cik bieži notiek, ka mēs visdažādāko iemeslu dēļ pazaudējam iekšējo spēku. Sajūtamies izsīkuši, rokas ir nolaidušās, un tā vien šķiet, ka nekam, ko darām, īsti vairs nav jēgas un nozīmes. Vai tā ir depresija, vai tā ir ticības krīze, vai tie ir neatbildēti eksistenciālie jautājumi, šāds bezspēka un bezjēgas stāvoklis var skart visdažādākos cilvēkus visdažādākajās dzīves jomās, un mēs sākam apšaubīt savas darbošanās lietderību, mēs sākam apšaubīt paši savu pastāvēšanu. Bet dažkārt iemesls ieslīgšanai bezdarbībā var izrādīties aplama pārliecība, ka mums pašiem taču nemaz nav tik ļoti jācenšas. Ja jau tu esi mūsu Dievs, ja jau drīkstam tevi saukt par savu debesu Tēvu, tad jau tu gādāsi un parūpēsies par visu mūsu dzīvē nepieciešamo. Nu tad mēs arī gaidām, un ja nekas nenotiek, tad vienkārši turpinām gaidīt, jo tu taču esi apsolījis. Taču, lai kādi būtu, Kungs, tavi apsolījumi, lai cik liela būtu mūsu paļāvība uz tevi, nebūtu pareizi ar taviem vārdiem mēģināt aizsegt savu slinkumu vai neizdarības. Tas nenāks par labu galvenokārt mums pašiem. Mēs turpināsim slīgt bezdarbībā, mūsu dzīves kvalitāte turpinās pazemināties, un mēs vēl iedzīvosimies pārliecībā, ka tu mūs esi aizmirsis, ka tu par mums nerūpējies. Tādēļ, lai kas notiktu mūsu dzīvēs, lai kas notiktu mūsu galvās, ir labi dzirdēt šī rīta lozunga vārdu, kas skaidri un nepārprotami mūs aicina darboties. Ko vien spējam paši paveikt, tas mums ir jādara ar visu spēku. Galu galā tas ir uzstādījums, kas mums nāk līdzi kopš Ēdenes dārza. Mēs esam aicināti šo pasauli kopt un sargāt, un daļa no mūsu dzīves ir smagi strādāt un vaigas viedros ēst savu maizi. Kādēļ, lai šis laikmets, kādēļ, lai kāds no mums būtu izņēmums? Būt cilvēkam nozīmē ikdienas celties, iet un darboties. Protams, katram savi talanti, katram savas spējas, katram savs aicinājums, taču nekas neatceļ pašu faktu. Ko tava roka spēj izdarīt, to dari ar visu spēku. Jā, Kungs, paši no savas pieredzes mēs gan zinām, ka tas negarantē vēlamo iznākumu, to, ko esam iedomājušies un iecerējuši. Tas gan mums allaži ir jāatceras. Mēs esam tikai cilvēki, ar saviem trūkumiem, ar saviem ierobežojumiem. Būs reizes, kad kļūdīsimies, būs reizes, kad nesanāks, būs reizes, kad pati iecere izrādīsies aplama un nelietderīga. Tas viss tā var būt,
un tā arī notiek. Taču tieši tās ir tās reizes, un tie ir tie brīži, kad varam savas acis vērst uz tevi, kad varam lūgt pēc tavas iejaukšanās, tavas palīdzības, tava iedrošinājuma, un tad arī cerēt uz visiem taviem žēlastības un svētības apsolījumiem. Tad, kad no savas puses esam izdarījuši visu, ko sapratām un varējām. Varbūt tieši to arī nozīmē īsta un patiesa ticība un paļāvība uz tevi. Mēs dzīvojam, uzņemoties atbildību par savu dzīvi, darbojoties, rūpējoties, gādājot par sevi un savējiem. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, bet tad, kādā brīdī atskārstam, sākam nojaust, ka ar mūsu saprašanu, ar mūsu varēšanu ir par maz. Un tad lūk, tajā brīdī mēs nākam tavā priekšā ar savām vajadzībām un aizlūgšanām, tālāko attīstību, gala iznākumu uzticot tev. Tu, kungs, zini, ko mēs vēlamies. Tu zini, cik daudz jau esam pūlējušies un ieguldījušies. Tu zini, kas mums vēl ir nepieciešams, kā mums pietrūkst. Un ja tas, pēc kā tiecamies, uz ko ceram, mums tiešām būs noderīgi, tad, kungs, lai piepildās, lai īstenojas. Un tajā pašā laikā mums ir jāatzīst, ka mēs taču neredzam visu, mēs nevaram paredzēt visus iespējamos aspektus vai ietekmes. Tādēļ, kas gan mums cits atliek, kā paļauties uz tevi? Ja arī pie kaut kā esam sūri un grūti darbojušies, taču rezultāts nav iznācis tāds, kādu gribējām, neko darīt, tu zini labāk. Tavs prāts, lai notiek. Bet mēs turpinām sekot tavam padomam un darām visu, ko vien spējam un saprotam. Ticībā un cerībā, ka dzīve kopā ar tevi aizvien ir laba, un mēs aizvien dodamies īstajā virzienā. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.